Turpinam piekto daļu. Pusdienas laikā man ļoti labi jautājumi uzdeva, piemēram, ja tiek taisīta kaut kāda ierīce un arī ir metode, kā to ierīci izgatavot, vai tie būtu divi atsevišķi patentu pieteikumi. Tie varētu būt divi atsevišķi patentu pieteikumi, bet tikpat labi šādas lietas, kad jums ir kaut kāda ierīce un metode tās izgatavošanai, var iekļaut arī vienā patentu pieteikumā, jo tas būs pirmā pretenzija uz ierīci, otrā pretenzija ir uz kā izgatavot metode ierīces saskaņā ar pirmo pretenziju izgatavošanai, kas ietver tādus soļus. Un papildus jūs varat ietvert tādu neatkarīgo pretenziju, kā kaut kāda cita iekārta, kas satur to ierīci saskaņā ar pirmo pretenziju. Ja jums ir kaut kā, es nezinu, izdomāts kaut kāds displejs, tad koncerta zāle, kas satur displeju saskaņā ar pirmo pretenziju. Tā arī būs tāda plaša pretenzija. Bet, protams, viņi atsaucās uz to displeju. Tā, turpinam ar Eiropas patentu sistēmu kā tādu. Tātad, ja mūsu izgudrojums nav saistīts ar militāro, tad mēs varam arī patiešo iesniegt Eiropas patentu pieteikumu. Ja, tā kā nevis iet ar nacionālo latvijski, bet arī ar Eiropas patentu pieteikumu. Nesen arī, tagad starp citu ir vaļā, tūlīt atkal aizslēgsies, jo ļoti daudz cilvēku izmanto šo sistēmu Eiropā. Ir šī te Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma atbalsta sistēma maziem vidējiem uzņēmumiem, tie EU IPO voucheri, ko jūs noteikti esat dzirdējuši, kur ir IP scan vouchers, kas tā kā patentu pilnvarnieks veic jūsu intelektuālā īpašuma objektu analīzi, auditu, ja, un to apmaksā EU IPO, tad preču zīmju vouchers, kur 75% no oficiālām nodevām atmaksā, bet tur ir noteikts limits, un plus vēl tagad ir patentiem arī. Un tad nereti tur patentus tieši uz Eiropas patentu pieteikumu, un tāpēc arī nereti sanāk, ka tieši Eiropas patentu pieteikums tiek izvēlēts kā pirmais patentu pieteikums. Bet tā Eiropas patentu pieteikumiem viņi atver ļoti fragmentārus pāris nedēļām tos voucherus. Tur ir ļoti jāķer, jo kā atver tā, tur no visām valstīm Eiropas sasniedz pieteikumus. Vēlāk rādīšu statistiku, arī sapratīsiet Latvijas pozīciju pret pārējām Eiropas valstīm patentu pieteikumu apjomā, tāpēc dažreiz tie, kas paspēja, tad izvēlās šo te Eiropas patentu. Pirmais patentu pieteikums kā Eiropas patentu pieteikums. Un tad Eiropas patents pēc tam var rezultēties tādā vienotā patentā. Bet tas ir tad, kad jau patentu piešķir Eiropas. Ko es pastāstīšu vēlāk, tagad es to nejaukšu iekšā, jo tas tāda nedaudz īpatnēja struktūra. Un ko ietver Eiropas patents? Eiropas patents ir vairāk nekā Eiropas Savienība, jo Eiropas patentu iestāde nav Eiropas Savienības iestāde. Tā ir neatkarīga iestāde, kas apvieno dalībvalstis, kas ir parakstījuši Eiropas patentu konvenciju. Eiropas Savienības preču zīmju un dizaina paraugu reģistrācija pārvaldošā Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma birojas. Tas gan ir, šis birojas ir Eiropas Savienības institūcija. Tāpat vēlāk runāšu par vienoto Eiropas tiesu, vienotiem Eiropas patentiem. Tur atkal ir Eiropas vienotā tiesa, kas ir Eiropas Savienības institūcija. Tā viss ļoti sajaukts kopā. Un tāpēc
mēs redzam šeit iezīmētas valstis, kas nav Eiropas Savienības valsts. Šīs valstis ir vienkārši parakstījušas Eiropas patentu konvenciju un ir iekļuvušas Eiropas patentu sistēmā. Tāda unikālāka valsts ir šī, Kambodža. Ja? Tātad Kambodža arī ir daļa no Eiropas patenta dalību valstīm. Ja jūs samaksājat tur validācijas nodevu pie iesniegšanas, tur vēlāk pie ekspertīzes, tad jūs varat arī savu Eiropas patentu saņemt Kambodžā. Ja, droši vien, ja tas saistīts ar tekstilu industriju, tad iespējams, ka pat ir vērts. Tāpat arī redzam, ir Maroka un vēl dažas valstis. Šeit vēl viena. Alžīrija. Varētu būt, tur viena bija maza, viena Tunisija. Jā, un tā blakus ir Alžīrija, vai ne? Un te ir Lībija. Un tad Ēģipte. Jā. Vienosimies, ka tā ir Tunisija. Lūk, tā kā tur arī var iegūto Eiropas patentu nostiprināt šajās valstīs. Tātad jau teicu, tātad visu reglamentē Eiropas patentu konvencija, ekspertīzi no patentu pieteikuma līdz patentu piešķiršanai regulē ekspertīzes vadlīnijas. Tāda bieza grāmata, tur tāda aptuveni, jā, kur viss ir aprakstīts, sākot ar to, kā jāizskatās pieteikumam, kā tiek skatīta novitāte, kādas izmaiņas var veikt, kādas nedrīkst veikt pieteikumā. Tas nozīmē to, šeit. Tātad viņi nav pievienojusies Eiropas patentu konvencijai. Tātad valsts nav izlēmusi to darīt. Viņa tāda vairāk pelēka. Būtisks tirgus, man liekas, ir Turcija. Turcija vēl ir. Un reku vēl nedaudz tāda Gruzija. Šeit arī daļa no Eiropas patentu sistēmas. Un Eiropas patentu iestāde ir izmētāta, tā nevar teikt, laikam, atrodas 4 vietās Eiropā, tātad Berlīnē, Hāgā, Minhenē un Vīnē. Galvenais ofisi Minhenē. Vīnē ir vairāk tāds birojs, kas nodarbojas ar informācijas vākšanu, apkopošanu, analīzi. Berlīnē ir eksperti, un Hāgā arī ir eksperti, un vēl ir papildus apelācijas padomu un arī pārsvarā arī eksperti, vairums eksperti. Bet tas nav svarīgi, mēs visi iesniedzam elektroniski. Ja ir nepieciešams, var iesniegt arī manuāli, tas ir, jūs varat visus papīrus sagatavot, aiziet Minhenē līdz patentu iestādei, tur būs paskastīta tāda, kur jūs varat savu patentu pieteikumu iesniegt. Tad viņš tur nonāk lejā, reģistrē viņu tajā datumā, kad iesniegts un tālāk procesē. Pieteikumu nodevu būs nedaudz dārgāk dēļ tā, bet tikai nedaudz. Lūk, un kā sākās Eiropas patentu pieteikuma procedūra, tātad viss notiek ļoti tāpat, kā Latvijas patentu pieteikumu, tātad patentu pieteikumu iesniedz, nodevas, tātad patentu pieteikumu iesniegšanas nodeva, online 135 un patentu meklējuma nodeva. Tad mēs iesniedzam un tad kaut kur 4-6 mēnešu laikā to pašu mēs saņemsim patentu meklējumu. Tas ir labi, kad to patentu meklējumu veids tik ātri, un kāpēc arī to tik ātri mēģina katra patentu iestāde veikt, zinot, ka tas ir jūsu pirmais pieteikums, lai jums būtu pēc iespējas vairāk laika izlemt, ko darīt tālāk. Un lai jums būtu pietiekami daudz laika, ja jūs izlemiet kaut ko labot,
patiešām visu salabot. Jo, principā, likums pasaka, ka patentu meklējumu jāpiegādā līdz prioritātes termiņa beigām. Tātad, ja gribētos būt ne tik labām, varētu piegādāt to patentu meklējumu 11. mēnesī. Jā, bet tā neviens nedara, labi, ka tā nedara. Lūk, un tad nāk atkal mums tas termiņš 12 mēneši, un līdzīgi kā ar Latvijas patentu pieteikumu, mēs varam izlemt, vai ir vērts sniegt starptautisko pieteikumu vai nē. Tas ir iet ārpus Eiropas patentu konvencijas dalību valstīm. Tieši tāpat kā ar nacionālo Latvijas patentu pieteikumu. Iesniegt starptautisko patentu pieteikumu šajā fāzē, tātad tās izmaksas arī būtu tieši tādas pašas, kā ja mēs to visu sākot no Latvijas pieteikuma iet uz starptautisko. Lūk, un tad ļoti precīzi, tieši tāpat kā jau stāstīju, ja mēs visu sākt ar Latvijas patentu pieteikumu, tiek publicēts Eiropas patentu pieteikums. Tātad mēs iesniedzam Eiropas pieteikumu, saņemam patentu meklējumu, tad arī sanāk, ka gads nekas nenotiek. Ja mēs izvēlamies arī neiet starptautisko fāzi, aptuveni gadu nekas nenotiek. Un ja mēs pat saņemam patentu meklējumā kaut kādus iebildumus, mēs īsti nevaram atbildēt uz tiem iebildumiem. Jo mēs īsti patvaļīgi nevaram atbildēt. Mums jāatbild tad, kad eksperts to prasa. Un kad eksperts to prasa, ir tas brīdis, arī Eiropas patentu konvencijā ierakstīts, tad, kad patentu pieteikums tiek publicēts nedaudz pēc 18 mēnešiem, tad patentu pieteicējs iesniedz 6 mēnešu laikā ekspertīzes pieprasījumu, samaksājot ekspertīzes nodevu un valstu norādīšanas nodevu. Un sniedzot savu atbildi par patentu meklējumu, ja tur bija kādi iebildumi no eksperta puses. Ja mēs to 6 mēnešu laikā nesamaksājam šīs nodevas un nesniedzam atbildi, tad patentu valde izdod paziņojumu. Tātad mēs uzskatām, ka pieteikums tiek atstāts bez virzības un pieteikums pārstāja eksistēt. Kā tiesību dokuments paliek tikai kā informācijas avots sabiedrībai. Un starp tiem 18-24 mēnešiem mums sanāk arī jau pirmais maksājums par spēkā uzturēšanu, jo 3. gads tuvojās. Tā kā spēkā uzturēšanas nodevas ir jāmaksā uz priekšu, par gadu uz priekšu, tad līdz 24. mēnesim mums ir jāsamaksā spēkā uzturēšanas nodeva. Ja mēs šo datumu nokavējam, mums vēl ir 6 mēnešu laika, lai samaksātu šo te pašu nodevu ar papildus nodevu, kas ir 50% no esošās nodevas. Un mēs varam atjaunot šo te spēkā uzturēšanu. Kā jau iepriekš teicu, Eiropas patentu sistēma ir labvēlīga pret zinātniskām institūcijām, mikro uzņēmumiem, privātu personām. Tātad vismaz 30% samazinājums ir šīm te nodevām šādām institūcijām. Un tā, ka mēs to ekspertīzi pieprasām, piemēram, varbūt pat tā, mēs samaksājam tās ekspertīzes nodevas, patentu meklējumā ir iebildumi, bet mēs neko neatbildam uz tiem iebildumiem. Mēs vienkārši samaksājam nodevas, taisa ekspertīzi. Mēs uzskatām, ka nav pat vērts atbildēt ekspertam. Ekspertam tas ir ļoti viegls darbs, ko viņš dara. Viņš nokopē patentu meklējumu, iepējas to ekspertīzes paziņojumā, un jau nākamreiz jūs saņemot ekspertīzes paziņojumu, copy-paste patentu meklējumu saņemsiet. Un jūs būsiet izniekojuši vienu būtisku iespēju.
jo šī sarakste nav bezgalīga. Eksperts neļaus ilgi sarakstīties. Tur ir savi iekšējie faktori. Tā ir organizācija arī, kas cenšas būt efektīva. Organizācija saprot, ka ir kaut kāda ekspertīzes nodeva samaksāt, un tas darbs jāizdara tās ekspertīzes nodevas ietvaros. Ja? Tad nevar bezgalīgi strādāt. Tāpēc mēs cenšamies pēc iespējas atbildēt uz visiem iebildumiem, ja tādi bija patentu meklējumā. Ja mēs atbildam, tad seko ekspertīzes komunikācija. Kad viņa var nākt, es te iezīmēju starp 24. un 36. mēnesi, tāpēc pieredzes parasti ir. Es neteiktu, ka tagad Eiropas patentu iestāde ievēl kaut kādus pieteikumus. Diezgan operatīvi viņi strādā, viņi arī to sistēmu ir uztaisījuši, lai ir operatīvi, jo tas mērķis ir tāds, kad tie dokumenti tiek procesēti ātri, jo tad, kad piešķir patentu, sabiedrībai ir skaidrība, kāds ir aizsardzības apjoms. Jo kamēr ir patenta pending, sabiedrībai ir ļoti liela neskaidrība. Sabiedrība ir ļoti uz pauzes, jo nezinu, ko tad īsti tur patentēs, cik daudz, un pēc tam vēl kurā Eiropas teritorijā uzturēs spēkā. Un parasti tas ir komunikācijas saņemsiet, tad ir jāatbild uz viņu. Parasti, kad saņem komunikāciju, ir jāatbild 4 mēnešu laikā vai 6 mēnešu laikā. Eksperts, principā, sūtot savu komunikāciju, saprotot, cik sarežģīti tas process viss ies, tad arī uzliek šo termiņu 4 vai 6 mēneši. Ja ir uzlikts 4, mums ir tiesības pieprasīt termiņu pagarinājumu. Nedaudz argumentējot, kāpēc tas nepieciešams. Tad mēs varam vēl 2 mēnešus dabūt klāt, ja ir nepieciešams. Lūk, un tad mēs atbildam, kamēr tas laiks iet, mums jau ir par 4. gadu spēkā uzturēšana jāmaksā. Mēs atbildam, un ja mēs tā sliktāk atbildam vai ne tā kā ekspertam patīk, iespējams, ka mēs saņemsim vēl vienu komunikāciju, uz kuru mēs varam atbildēt. Bet ja tad mēs nebūsim atbildējuši pareizi, vai tā kā ekspertam vajag, tad nākamais sekos šis te pieprasījums, ka notiek komunikācija. Tātad, ko tas nozīmē? Eksperts pieprasīs saziņu ar pārstāvi, vai ja pārstāvs nav ar pieteicēju, kur tātad šīs te saziņas laikā, videokonferences laikā, eksperts izteiks savus iebildumus, un ja pieteicējs nespēs atbildēt pret šiem te iebildumiem vai iesniegt uz vietas fiksi kaut kādas izmaiņas, patentu pieteikums tiks noraidīts. Tā kā tas tāds pēdējais solis starp pieteicēju un Eiropas patentu iestādi. Ja šādu soli saņem, tad tas nozīmē, ka eksperts uzskata, ka sarakste nav vairs produktīvi, vienkārši vajag sarunu, un ja sarunas laikā nebūs panākts kaut kāds pozitīvāks rezultāts pieteicējiem, tad pieteikums tiks noraidīts. Un tad viņi noraida. Tad, kad pieteikumu noraida, tās arī nav spēles beigas, tā tad ir noteikts termiņš, jūs varat iesniegt apelāciju. Apelācija tā tad izskatīs, vai noraidījums ir bijis pareizs vai nav bijis pareizs. Bet apelācija arī tā ļoti, tas nav tā, ka visu var sākt no sākuma. Apelācija tīri ir kaut kādi bijuši pārkāpumi procedūrā. Ja kaut kas būtiski nav ticis ievērots, kādēļ tagad patentu pieteikums ir noraidīts. Tā kā es ļoti ieteiktu vienmēr uz tiem jau pie pirmās iespējas mēģināt atbildēt uz visiem ekspertu iebildumiem. Tad man nereti ir, kas ļoti patīk Kanādas un ASV pieteicējiem, viņi ir pieraduši, jo tā ir viņu sistēma. Viņi saka, piezvani ekspertam, piezvani uzprast, kas tur ir un kā mēs varētu tur sakārtot to visu. Un tā ir tāda piezvanīšanas procedūra īsti, ir ļoti formāla.
pret Eiropas patentu iestādi. Tas nozīmē, jūs aizsūstat vēstuli, kad jūs gribētu telefonu consultation, tur jūs aptuveni aprakstat, par ko jūs gribētu konsultēties. Un arī šis sazvanīšanās arī būs ļoti formāla. Tagad gan ir tāda priekšrocība Eiropas patentu sistēmā, ir uztaisīts patentu pilnvarnieku kontos, starp patentu pilnvarnieku un eksperti ir uztaisīta tā saucamā šērotā zona, kur eksperts atver dokumentu no savas puses vai es no savas, un mēs varam koriģēt pāri un rezultātā šīs telefonu conversation, ka mēs nonākam pie kaut kāda vienotu kopsaucēju, kas apmierina gan ekspertu, gan pieteicēju. Patentu pilnvarniekam gan ir jāatcerās, ka patentu pilnvarnieks nav tik ļoti liela brīvība patentu pilnvarniekam, jo jebkura izmaiņa, principā, man ir jāsaskaņo ar patentu pieteicēju, jo gala vārds ir patentu pieteicējiem, jo viņš ir izgudrojuma autors, un arī viņš saprot, cik liela to aizsardzību vēlas vai nevēlās. Nu, lūk, tas ir viss par slikto, tad ejam par labo. Patentu piešķiršana, tātad patentu valde, patentu iestāde, Eiropas patentu iestāde. Ja Eiropas patentu iestāde apmierina tas formulējums, pretenziju un nav iebildumu pret novitāti un izgudrojumu līmeni, tad patentu valde izsniedz dokumentu, kurā raksta, ka ir gatava piešķirt Eiropas patentu, tātad examination grant šeit, ja. Te jau mums var sanākt jau pa 5. gadu arī spēkā uzturēšanas nodevu samaksāt. Un, kad mēs saņemam šo komunikāciju par gatavību piešķirt Eiropas patentu, tad mums tiek doti 4 mēneša laika, lai samaksātu, es atvainojos, tas 1800, tas ir par patentu piešķiršanas nodevu. Te nav nākamā gada nodevu norādīta, tāds optimistiskāks tas zīmējums. Ja? Tātad šī ir patentu piešķiršanas nodeva. Tā ir jāsamaksā un patentu pieteikuma pretenzijas ir jāpārtulko franču un vācu valodās. Kāpēc? Tāpēc, ka Eiropas patentu iestādei ir 3 oficiālās valodas – angļu, franču un vācu. Nesen Eiropas patentu iestāde meklēja jaunos ekspertus. Daži mani studenti arī pieteicās uz šiem te ekspertu amatiem. Jo sanāk tā, tie, kas vēl mācās un jūnijā pabeigs savas studijas, tad viņi varētu, ja viņus pieņems, viņi varētu uzsākt darbu Eiropas patentu iestādē rudenī. Un tad viņiem, protams, intervija notiek angļu valodā, jo visi studenti zina angļu valodu, un tad prasa par šīm te valodām vācu, vai jūs zinat vācu vai franču valodu, un tad laikam ļoti labi nostrādā. Students viens teica, man ir Duolingo, tur cik tie 100 straiku. Tad teica, jā, ļoti labi, tātad jums ir interese par vēl vienu valodu, kas nav angļu valoda. Ja? Tā kā rudenī redzēsim, vai tas nostrādāja vai nē. Nu, lūk, un tā, ka mēs to visu samaksājam nodevu, pārtulkojam, iesniedzam, kas vēl var būt? Jūs saņemat komunikāciju, kad eksperts ir gatavs piešķirt patentu, un tur nāk līdz patentu teksts, patentu pieteikums, kas būs patentu teksts, ja? Text to be granted, ko sauc par druka eksemplāru. Un dažreiz tur ir tā, ka tur kaut kādas papildus izmaiņas ir veiktas. Un tās ir veicis eksperts, tā kā mazliet, lai labāk tur būtu. Un varbūt tā, ka pēkšņi pagam, mēs tā negribam. Tad, ko mēs varam darīt? Mēs attiecīgi varam atbildēt uz šo komunikāciju, teikt, nē, mēs nepiekrītam šai te pretenziju formai, kur jūs tur mazliet esat palabojuši. Un tad procedūra aiziet, atkal mēs nonākam atpakaļ šeit examination un atkal sākās. Bet tur jābūt ļoti uzmanīgam. Vai tas, kam jūs nepiekrītat, ir tik būtisks, lai atvērtu atkal ekspertīzi,
jo eksperts arī ir cilvēks, un pēc tam cerēt uz labvēlīgu rezultātu. Tā kā tur ir jābūt ļoti uzmanīgam, vai patiešām to vajag darīt. Ja nav citu variantu, tad jā. Bet tad tas tāds riskants pasākums. Nu, lūk, visu iesniedzām, un tikai tad piešķir Eiropas patentu. Parasti, kad viss dokuments iesniedz, tas kaut kur pēc mēneša, pēc nedēļas saņem paziņojumu, kur rakstīts, ka pēc mēneša piešķirs patentu. Patents piešķir katru nedēļu trešdienu. Latvijā patentu valde piešķir katru mēneša 20. datumā. Ar ko tas ir saistīts? Tas joprojām saistīts ar to vecajiem laikiem, kad patentus vienlaicīgi publicēja arī žurnālu reģistru. Tas bija papīrs un bija noteikti datumi, ka to publicē. Tāpat arī Latvijā tas 20. datums, tas ir tad, kad patentu valde publicēja oficiālo vēstnesi patentu valdes, kur bija visi patenti. Un katru 20. datumu bija žurnāls. Tagad tas viss ir elektroniski, patentu valdes mājaslapā to var apskatīties. Arī Eiropas patentu iestādē tas žurnāls joprojām ir, bet viņš ir elektroniski. Bet tā kā likums nav mainīts un nav pateikts citādāk, tad tā arī viss notiekās. Un tad, kad piešķir Eiropas patentu, tad nāk tāds neliels pārsteigums, ka īstenībā tas piešķirtais patents nestrādā visās tajās valstīs, kas šeit ir atzīmēts ar sarkanu. Procedūra, jā, ekspertīzes procedūra ir vienāda, viena procedūra līdz Eiropas patentu piešķiršanai, bet ir jāvelc vēl papildus soļi. Kā šeit var redzēt, tad, ka ja piešķir patentu un mēs neko nedaram, piešķir patents un mēs neko nedaram vairs, tad mūsu Eiropas patents būs spēkā automātiski šajās te valstīs. Un jūs jau nojaušat, kāpēc tieši šajās automātiski valstīs ir spēkā. Es iepriekš pieminēju oficiālās valodas. Tātad šajās valstīs vismaz viena. Šajās valstīs kāda no valodām, kas tur ir viena no oficiālām Eiropas patentu konvencijas, Eiropas patentu iestādes oficiālām valodām, angļu, franču vai vācu, tāpēc tur nav problēmas ar tulkojumiem, ar valodu. Uzreiz patents ir spēkā. Francija, Vācija, Īrija. Tad, kad notika Brexits, Eiropas patentu sistēmai tas absolūti netraucēja, mierīgi noskatījās visi no Eiropas patentu iestādes, jo tam nav nekāda saistība ar Eiropas Savienību. Nu jā, Lielbritānija, Beļģija, Šveice, Lihtenšteina, viņi tā kā kopā un Monako. Tā kā šajās valstīs jums automātiski Eiropas patents ir spēkā, ko jums nedrīkstat aizmirst, ka katrām no šīm valstīm tagad šis Eiropas patents dzīvo savu dzīvi, kā atsevišķs Eiropas patents. Tātad, ja, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katrā valstī viņu vajag uzturēt spēkā atsevišķi. Tad jums ir jāizlemj, kurās valstīs jūs gribētu uzturēt spēkā. Un neaizmirst termiņu, kad uzturēt spēkā. Bet, ja jums gribas vēl kādā valstī šo te Eiropas patentu uzturēt spēkā, tad 3 mēnešu laikā no patentu piešķiršanas datuma jums attiecīgajā valstī ir jāiesniedz lūgums par Eiropas patenta nostiprināšanu šajā konkrētajā valstī, jāsamaksā tajā valstī konkrētā oficiālā nodeva un jāveic apraksta un vai, jo kā kurā valstī, pretenziju tulkojums nacionālā valodā.
Pieņemsim, ka jūs gribat, lai jūsu Eiropas patents ir spēkā Latvijā, tas nozīmē 3 mēnešu laikā. Jums ir jāiesniedz, jums vēl būs vienkārši Latvijā, jūs esat Latvijas pieteicējs, jums ir Latvijas adrese, jūs bez patentu pilnvarnieka varat Latvijā iesniegt pieprasījumu, samaksāt oficiālā nodevu 40 €, pārtulkot pretenzijas latviešu valodā, iesniegt, un jums tiks apstiprināts Eiropas patents Latvijā. Ārzemniekam jāatrod Latvijā patentu pilnvarnieks, caur kuru tad viss šis te process notiekās. Ja jūs, piemēram, izdomājat, jums vajag patentu Zviedrijā nostiprināt, tātad jums ir jāņem Zviedrijas patentu pilnvarnieks, jo viņš ir pilnvarots strādāt ar Zviedrijas patentu valdi, tātad izmaksas būs Zviedrijas patentu pilnvarnieku pakalpojuma maksa, Zviedrijas patentu iestādes oficiālā maksa, patentu pieteikuma pretenzija tulkošana uz zviedru valodu, un tad tas viss tātad rezultēsies šajā Eiropas patentā, kas ir nostiprināts Zviedrijā. Itālijā, piemēram, viss tas pats, tikai jābūt visam pieteikumam iztulkotam. Un tad tas viss ir jāpaspēj 3 mēnešu laikā. Un nereti tās izmaksas šim te procesam 3 mēnešu laikā ir tādas pašas, kā visu šo te gadu garumā Eiropas patentu. Visas tulkošanas, oficiālās nodevas, patentu pilnvarnieka nodevas. Un tas ir ļoti liels mīnus sistēmai. Un ja mēs salīdzinām pret ASV, kur visi štati ir zem viena karoga, viens patents nosedz visu teritoriju, un es šo zinu, bet daudzi pasaulē pieteicēji atnāk uz Eiropu nemaz nezinu. Tas ir ļoti liels pārsteigums, ka pēkšņi, urā, jums ir Eiropas patents, bet viņš tikai tur un gribat vēl tur, tad jums jāmaksā tik tur un jādara vēl tas un tas, un lūdzu nekavējieties, jo mums tikai 3 mēnešu laika. Un tas tāds pārsteigums. Ne šī vārda labāk jānozīmē. Un Eiropa to saprata, visas valstis to saprata, dažas valstis nesaprata, bet lielākais vairums mēģināja šo situāciju labot. Jo, ja kaut kas ir salauzts, jāmēģina labot. Un valstis saprata, vajag vienotu Eiropas patentu. Tā kā, ja piešķir Eiropas patentu, tad tas uzreiz ir spēkā visās Eiropas valstīs. Visās Eiropas patenta konvencijas valstīs, tāda bija sākumā ideja. Tad valstis, kas nav Eiropas Savienībā, pateica, lai, tā vienkārši runāja, pateica, lai pat Eiropas Savienība ar sevi tiek galā. Lūk, tā tad uzreiz samazinājās valstu skaits, palika tikai Eiropas Savienības valstis. Un Eiropas Savienības valstis kopš pagājušā gadsimta 60. gadiem šī ideja jau bija, ka varētu taisīt vienoto Eiropas patentu. Eiropas Savienība izveidoja regulējumu 2012. gadā. Bet pati šī te vienotā Eiropas patentu sistēma sāk strādāt tikai 2023. gadā. Un ko šī sistēma maina? Šī sistēma maina to, ka tagad, kad tiek piešķirts Eiropas patents, jūs varat pieprasīt, un arī, ja jūs neko nedarīsiet, jūs arī vienotā spēka Eiropas patentu nedabūsiet. Tad, kad tiek piešķirts Eiropas patents, jums 1 mēneša laikā no Eiropas patenta piešķiršanas ir jāiesniedz pieprasījums piešķirt arī vienotā spēka Eiropas patentu. Pieprasījums ir it kā ļoti vienkāršs, bet tā pašā laikā sarežģīts. Tur ir tādi triki dažādi juridiskie. Bet ko nozīmē pieprasīt? Tas nozīmē to, ka mēs iesniedzam Eiropas patentu iestādē pieprasījumu, lūdzu piešķirt vienotā spēka Eiropas patentu, balstoties uz šo te Eiropas patentu, kas tikko ir piešķirts. Un
piegādājam tulkojumu, patentu pieteikumu tulkojumu vienā no Eiropas Savienības valodām. Mēs viņu vienkārši pārtulkojam latviski. Tā mums ir vieglāk. Un tad Eiropas patentu iestāde apskata mūsu lūgumu, pieprasījumu un piešķir šo te vienotā spēka Eiropas patentu. Ir bijuši gadījumi dažiem uzņēmumiem, kas ir iesnieguši šo te pieprasījumu, un izrādās Eiropa kaut kur šeit pasaka, nē, mēs nedosim jums vienotā spēka patentu. Bet ir jau pagājis arī termiņš šim te 3 mēnešu procesam. Tad ir diezgan tāda situācija. Ja? Kā arī ar šo vienotā Eiropas spēka patentu pieprasījumu jābūt ļoti uzmanīgam un laicīgam. Nu, lūk, un tad, kad mēs... Jā. Jā. Viņam jābūt ļoti precīziem. Pieņemsim, ka igauņu valodā tos pretenzijas neveiksmīgi tulkoju, tas nozīmē, kāds to var nākt un ražot manu to lietu Igaunijā. Jā, ir tā. Tātad, kad mēs ņemam Igauniju kaut vai, jā, jo tur likums tāds pats kā Latvijā, vai arī Latvija vienalga. Tātad, tad, kad mēs iesniedzam šo te pretenziju tulkojumu, mēs, piemēram, izmantojam, tagad ir mākslīgi intelektu, tie tūļi, iemetam savus angļu, pārtulko daudz maz vārdi līdzīgi varbūt derēs. Iestiedzam. Iestiedzam. Ok, iestiedzam, patentvalde pieņems, patentvalde publicēs, jo tāda ir jūsu griba. Jūs arī samaksājāt, kas maksāts pasūta. Viss notiksies. Bet tagad kāds cits sāk kaut ko ražot līdzīgu. Bet ražo kaut ko lasot jūsu angliskās pretenzijas, pārkāpums būtu saprotams. Bet lasot igauņu pretenzijas, sanāk, ka pārkāpums īsti nav. Tad jums būtu jāiestiedz. Tātad tajā brīdī jūs nevarat iebilst, kas jums ir jādara, kā jūs labosiet situāciju. Jūs sniegsiet labotu versiju Igaunijas patentu valdē, atkal samaksāsiet nodevu, lai to publicē laboto versiju, jo visām trešām pusēm ir jāzina, ka kaut kas tāds notika. Un tad jūs vērsieties pret to pārkāpēju. Pārkāpējs savukārt teiks, paga. Es jau sāku ražot, tad, kad es redzēju tās pretenzijas un es nekritu un es ražoju. Es ražoju 40 jahtas mēnesī jau ar jūsu to izgudrojumu. Likums saka, ka ok, jums ir šīs tiesības tagad no tā datuma, kad jūs iesniedzāt laboto tulkojumu, bet šis trešā puse ir veikusi pietiekami daudz sagatavošanās darbus, lai ražotu. Visi sagatavošanās darbu un ražošana notikusi periodā, kad jums nebija tiesības. Tātad tādā pašā apjomā viņi var turpināt savu ražošanu. Viņi nevarēs paplašināties, bet viņi varēs turpināt. Un tas jā. Tādā ziņā formāli mēs varam šo procesu izpildīt, visur sasniegt iekšā mašīnu tulkojumu, bet tas var atspēlēties, ja tas tulkojums vairs nenodrošina to oriģinālo aizsardzību, kas bija. Tā kā tā var sanākt, jā. Jā. Rekur īrija šeit ir. Te visi kārtībā ar īriju. Austrijā tur kaut kāda īpatnība ir, es nezinu, kāpēc. Es vienkārši domāju par to, ka jūs teicāt, ka tas, lai iesniegtu to vienotā spēka patentu, viņš ir jāpārtulko kādā no Eiropas Savienības valodu, kas būtu, teiksim, latviešu valodu. Jā. Bet ja viņš ir iesniegts angļu valodā, viņš jau nav jātulko vairāk. Tātad man ir jāpārtulko kādā no valodām, kura nav jau oriģinālā valoda. Ja man patents ir angliski, es viņu tulkoju uz latviešu valodu. Plus vienu, jā. Ja man patents ir franču valodā, es varu tulkot uz angļu valodu, jo īrija ir. Jā, pareizi jūs teicāt. Ja ir vācu valodā,
es varu tulkot itāļu valodā vai franču valodā. Tā kā, bet jābūt tai papildus vienai Eiropas Savienības dalībvalsts valoda. Jā, tad neko nevajag darīt. Tad paņem iepriekšējo, tā kā es pirms stundas 2 rādīju to procesu, ka jūs atkal atgriežaties Eiropā, jums piešķir Eiropas patentu, jums jau ir tulkojums reāli jau gatavs, jūs viņu tikai, ja nu bijušas izmaiņas, pielāgojat un iesniedzat un viss. Jā, jā. Tā, un tad ir šis te vienotā spēka Eiropas patents, tā tad vienotais patents, un ja šajā mēneša laikā iesniedzot un viņu mums piešķir, tad mēs uzreiz nosadzam visas šīs te tumši zilajā krāsā esošās valstis. Tās ir valstis, kas ir ratificējušas vienotā spēka Eiropas patentu regulējumu un akceptējušas to, ka strīdi tiks izskatīti Eiropas patentu tiesā. Pārējās valstis, kas vēl ir, jūs zinat, kas ir Eiropas Savienībā, bet nav šīs sistēmas daļa, piemēram, Spānija, Polija, redziet, nav šajā sistēmā. Tātad tur vēl ir jāveic šis te validācijas solis. Leģendas vēsta, kad Spānija šajā sistēmā nav, jo Spānijai gribējās, ka spāņu valoda ir viena no oficiālām Eiropas patentu iestādes valodām. Tā kā, ja nē, tad nē, mēs apbežojamies. Un leģenda par Poliju vēsta, ka Polija saprata vienu lietu. Valstīs, kur ir vairāk ražošana, dažādas ražotnes un netik daudz R&D, mums jāmēģina valsti turēt brīvāku no patentiem. Jo ar vienotā Eiropas spēka patentu automātiski visi izdotie Eiropas patenti, kas aiziet ar pieprasījumu Eiropas vienotais patents un saņem Eiropas vienoto patentu, automātiski tas patents stājas spēkā visās tajās tumši zilajās valstīs, kas agrāk, piemēram, tajā pašā Latvijā, iespējams uzņēmums Vācijā nemaz netaisīt nekādu validāciju Latvijā. Tagad tīri ar vienoto spēku patentu pieprasīšanu viņš automātiski saņem aizsardzību arī Latvijā. Tātad, jebkurš uzlikts ierobežojums no ārpuses kaitē pašai valstī. Jo tātad sabiedrība arvien vairāk, sabiedrības tiek uzliekta arvien vairāk ierobežojumu. Un tas tāds leģendas vēsta, ka tas bija Polijas arguments. Nu, viņi tā tieši neteica, bet apsvērums, kāpēc Polija izvairījās pievienoties Eiropas vienotā spēka patentam. Nu, lūk, bet mums kā Latvijas pieteicējiem ļoti izdevīgi. Mēs uzreiz noklājam ļoti lielu valstu skaitu ar absolūti minimālām izmaksām. Jo pieprasot vienotā spēka Eiropas patentu, mums pat nav jāmaksā nekāda Eiropas patenta iestādes nodeva. Plus vēl, tad, kad ir spēkā Eiropas vienotā spēka patents, jums ir viena spēkā uzturēšanas nodeva maksājama. Tātad visas šīs valstis tiek nosektas ar vienu spēkā uzturēšanas nodevas maksājumu, kas pat ir mazāks nekā Eiropas patentu pieteikuma fāzē esošais spēkā uzturēšanas nodevu maksājums. Tur pa 3. gadu ir 690, šeit pie 690 tuvojas 7. gads, kā mēs vēl samazinam. Un manuprāt, šie ir ļoti pieņemami cipari priekš tiem miljoniem tirgus, kas tiek iegūts. Atsevišķi tad mums paliek tikai automātiski Īrija, Lielbritānija, Šveice un Monako, kur mēs attiecīgi varam katrā atsevišķi uzturēt spēkā vai arī neuzturēt spēkā. Sanāk,
saņemot tagad jaunajā sistēmā, saņemot Eiropas patentu un pieprasot vienotā spēka Eiropas patentu un saņemot arī to, mēs, un automātiski pieņemot šīs valsts, mēs iegūstam ļoti lielu šo te teritoriju. Nu jā, es tam punktiem atzīmēju tās valstis, kas vēl nāk klāt, šīs te 4. Nu, Monako, es esmu uzturējis spēkā Monako patentu, bet tas bija vairāk saistīts ar to, kad uzņēmumam bija svarīgi šis te skaits, jo tas skaits veidoja vērtību uzņēmumā, patentu skaits. Tā kā, nu, katram savā apsvērumi. Jā. Jā. Nē. Nevar. Automātiski. Jā. Nolīgumu viņi neparakstīja Polija. Nē, bet jūs teicāt, ka kompānija bija tā, ka viņi iesniedz vienoto... To Eiropas patentu iestāde. Bet ar pieņemt Eiropas patentu viņi noraidīja Vienoto. Jā. Tā var būt. Jo tur dažreiz tur ir problēmas. Tur tā sistēma ir tā, ka tur ir diezgan liels kalambūrs ar, tad, kad Eiropas patentu piešķir, kam īsti piešķirt vienoto patentu. Vai patiešām tam īpašniekam, jo īpaši, ja tur ir vairāki īpašnieki. Piemēram, patents piešķirts uz 4, vienotā spēka patentu pieprasa 2. Juridiskie kalambūri tur ir, jā. Jā, mēnesis. Cik ilgā laikā viņiem ir jāatbild par to? Viņi cenšas pēc iespējas ātrāk, bet nav tā. Vispār viņiem nav noteikts termiņš. Nav. Jā, tur ir 3 mēneši, Jā. Tāpēc ļoti vēlams, kad lēmums par vienotā spēka Eiropas patentu piešķiršanu tiek pieņemts jau pirms maksā nodevs par patentu piešķiršanu un vispārējo. Jo tad visu sagatavo tulkojumu, pieteikumu veidlapu, un tad, kad piešķir patentu, iesniedz arī uzreiz pieprasījumu vienotā Eiropas spēka patentu pieprasījumu. Tā. Daudziem bija visādi pārdomas, kad šī sistēma radās, tika ieviesta. Bija uzņēmumi, kas uzskatīja, ka nevajadzētu patentu piešķirto pārtaisīt par vienotā spēka Eiropas patentu. Jo, ja jums noraida vienotā spēka Eiropas patentu, tad noraidīts patents izzūd visās šajās ziliekrāsotajās valstīs. Ja jums ir Eiropas patents, kur jūs katrā valstī atsevišķi apstiprinājāt, maksājat nodevu, tad, ja jums noraida vienā valstī, jums vēl ir palikuši pārējās valsts. Un tādā ziņā tas lielākais mīnus vienotā spēka Eiropas patentu. Bet tagad daudzi arī ir samierinājušies ar Eiropas vienotā spēka patentu, jo Eiropas patentu tiesa ir izrādījusies diezgan kompetenta jautājumos par patentu pārkāpumu, par pagaidu aizsardzības līdzekļu izmantošanu, par patentu paturēšanu spēkā vai dzēšanu. Tā kā sistēma ļoti labi strādā. Nu, lūk, un tad beigās var būt tā, ka jums ir Eiropas patents, zem kura ir Īrija, Lielbritānija, Šveice, Monako. Jums ir vienotais patents, zem kura ir visas šīs valstis. Un varbūt jūs vēl validējāt, kā saka, ja paši negribēja, mēs atnācām Polijā nacionālais patents. Beigās varbūt tāds kārtīgs groziņš ar daudz un dažādiem patentiem.
Šeit, un šo visu reglamentē patentu tiesa, Eiropas patentu tiesa, ja vienotā patentu tiesa. Tātad šie galvenie dokumenti, kas nosaka tiesas darbu, jā, tas ir vienošanās par vienoto patentu tiesu. 12. gadā jau tika viss apstiprināts. Ja? Kas trūka, lai viss tas notiktu ātrāk? Lai tas viss notiktu ātrāk, vajadzēja noteiktu valstu skaitu, kas paraksta šo te vienošanos. Kamēr to visu dabūja cauri, pagāja laiks. Jo dažās valstīs to nevar tik vienkārši parlaments izlemt, vajadzīgs arī referendums. Un dažās valstīs iesniedz iebildumus pret valdības lēmumiem, un atkal bija tiesā pārskatīt šos te lēmumu pamatotību. Tā kā tur tie 10 gadi pazuda. Un pašu tiesu tad vada šie te noteikumi, kā tiesai jāstrādā. Centrālā tiesa Luksemburgā, tad ir Minhenē, Parīzē, Milānā. Un tad ir vēl reģionālie tiesu, grūti nosaukt pa birojiem, tiesām, es teiktu tā. Dortmundē, mums ir Stokholmā, Skandināvijas reģions, Baltijas Skandināvijas reģions ar krēslu Stokholmā. Bet, ja tiesa notiek, tad ir adrese Rīgā, kur no tā tiesu nama, no tā adreses mēs tā kā varam piedalīties tajā tiesā. Jā, tiesnesis sēž Stokholmā, mēs sēžam Rīgā un process notiekās. Un ko tas paredz? Tas paredz to, ja ir kāds pārkāpums kaut kur Eiropas Savienības dalību valstī, tad mūsu mītne ir šeit. Tad mēs attiecīgi varam iesūdzēt viņu tiesā, Stokholmas tiesā. Jā, mums nav kaut kur vācietim jābrauc pie vāciešu, tur jāmeklē viņš, tad mēs to varam izdarīt no savas mītnes. Un, jā, aizsardzība uzreiz, pārkāpums jebkurā no šīm te valstīm, tātad jebkur tātad var tikt iztiesāts. Tā kā arī tāda plaša ģeogrāfija, kur var tiesāties. Tajā pašā laikā mums Latvijā jāuzmanās, ka jebkurš, kuri ir vienotā spēka Eiropas patents, viņš arī Latvijā spēkā, tātad mēs arī ļoti varam nokļūt patentu īpašnieku redzeslokā kā pārkāpēji. Jā, centrālās tiesu ēkas, Parīze, Minhena, Milāna. Tad, kad Brexits nedaudz ietekmēja vienotā spēka Eiropas patentu, jo bija plāns, ka Londonā būs viens no centrālajiem birojiem. Bet loģiski, tā kā šī ir Eiropas Savienības sistēma, tad tur nesanāca, un tad Londonas vietā Milāna tika izvēlēta. Un jā, tad mums tas ir Stokholma, tas Nordic Baltic, jā, nevis Skandināvijas, bet Nordic Baltic nodaļa, reģionālā nodaļa, un tad galvenais krēsls tad ir Stokholmā, kur ir arī tie tiesneši, bet mēs varam paši sēdēt Brīvības bulvārī un piedalīties. Ir viena interesanta lieta ar vienotām patentu tiesām. Tad, kad šī sistēma tika radīta, tika ļoti proklamēts, kad tiks izlemts jautājums vismaz gada laikā. Tātad iesniedz prasību tiesā, un tiesa izlems gada laikā. Daudzās valstīs tā ir zinātniskā fantastika, ka gada laikā var nonākt līdz lēmumam, bet pašlaik izskatās, kad gads pusotrs un lēmums ir gatavs. Gads pusotrs lēmums gatavs, jo pats tas Rules of Procedures ietver ļoti striktus termiņus. Tad, kad iesniedz prasību,
tad atbildētājam ļoti strauji tur 3-4 mēneši ir jāsniedz visi argumenti līdz pēdējam. Plus vēl nevar tā, es kaut ko iesniedzu, tad es vēl kaut ko piemetīšu klāt. Tas absolūti nestrādā, tie ir dokumenti, kurus vairs nepieņems vienkārši. Un izskatīs to pamatu, kāda atbilde ir bijusi. Tāda ļoti ātra, strikta, nežēlīga sistēma. Bet laikam tāda ir vajadzīga, lai nonāktu pie tā lēmuma apsolītajā laikā. Tā kā tādā ziņā efektīva sabiedrībai, jo sabiedrība ātri saprot, kāds tur ir lēmums tajā visā strīdā, bet ļoti prasīga gan pret pieteicēju, prasītāju, gan pret atbildētāju. Nu, lūk, un noslēdzot šo 2 dienu semināru, nedaudz statistikas, par kādiem apjomiem mēs vispār runājam. Un šeit ir statistika, cik patentu pieteikumi tiek iesniegti tiek iesniegti Eiropas patentu iestādē. Bet šeit ir jārēķina 2 grupas. Te ir salikts, cik patentu pieteikumi tiek iesniegti kā tiešie Eiropas patentu pieteikumi un cik patentu pieteikumi, tad, kad iesniedz starptautisko patentu pieteikumu, kā jau es teicu, tu uzskati par iesniegt pieteikumu jebkurā no 158 valstīm vai 148, cik tur tagad ir, tad tev arī tas skaita iekšā. Jo varbūt pēc 18 mēnešiem iesniegs jau nacionālo pieteikumu Eiropā ar to pieteikumu datumu, kas jau bija. Tā kā šeit ir kopā saskaitīts. Bet, kā redziet, augoša dinamika, un pēc šīs dinamikas nevar saprast, kur pasaulē bija krīze, vai slimības, vai vēl kaut kas, nevar pateikt. Ja? Šeit ir sadalījums par tātad pieteikumiem ir pieteicēji, un pieteicējiem noteikti mītnes zeme. Un šeit var redzēt, tātad, kas tie ir pa pieteicējiem, kas iesniedz Eiropas patentu pieteikumus. Tātad katrs 4. ir no ASV, katrs 10. no Japānas, un Vācija arī diezgan. Tā kā te var redzēt šo sadalījumu. Vienmēr izceļās tāda valsts kā Šveice. Visās statistikās kā Šveice. Jo Šveicē ir labvēlīgi nosacījumi lielam biznesam, tā var teikt, vai labvēlīgi nosacījumi naudas plūsmām. Un daudzām firmām tur ir mātes uzņēmumi. Un daudzas firmas arī uztur savus, dažreiz pat tā arī sauc kompāniju, kur tur intellectual property. Un tad viņi laiž šos savus kustamās, jo patentu pieteikums publicēts un patents tā ir kustama manta. Un šo te kustamo mantu viņi pietur Šveicē. Tāpēc arī Šveice vienmēr ir kā tāds, šeit to tik izteikti neredz, rādīšu tālāk, redzēsiet Šveicē tāds izteikti pīķi anomālijas, ja tā varētu teikt. Bet tieši dēļ šī kad tur tā ekonomiskā aktivitāte ir ļoti interesanta. Lūk, tātad tas ir par kādas nacionalitātes. Gandrīz vai izskatās, ka dominē noteiktas valstis, ja? Jo, ja paskatās pārējie, tikai 5,3 ārpus Eiropas Savienības. Es atvainojos, nevis Eiropas Savienības, bet ārpus Eiropas patentu iestādes dalību valsts. Šeit var redzēt statistiku par nozarēm, kādās nozarēs visbiežāk iesniedz patentu pieteikumus. Tad dominējošā ir komunikācijas, medicīnas, inženierija, kompjūteri un elektromašinerija. Tur nāk iekšā visi elektrodzinēji. Un smart grid tagad ļoti populāri, ļoti intensīvi, dažādi pētījumi, projekti, izgudrojumi tieši smart grid, kā
izmanto šo te enerģiju, ka tagad katrs gandrīz vai ražo. Nu jā, tātad šis ir tas top 10 nozares, kur notiekās. Es domāju, ka vislielākais pārsteigums jums varētu būt, ka ir mērījumi. Mērījumi ir 5. vietā, jo liekas, lineāls, mikrometrs, bet metroloģija kā tāda, zinātne par mēriem, arī elektromērījumi, precizitātei ir nozīme. Ar precizitāti saistīti izgudrojumi ir nozīmīgi, tāpēc arī dažādi metroloģiskie risinājumi aizņem būtisko daļu pieteikumu. Nu, lūk, un ja mēs paņemam tagad iesniegtos pieteikumus uz cilvēku skaitu katrā valstī. Tātad, ja piemēram uz 1 miljonu šveiciešiem, mēs redzam, izteikti var redzēt, ir iesniegti 1112 pieteikumi. Tātad, kā norāda ļoti inovatīva kultūra, bet tas vairāk saistīts ar šiem te mātes uzņēmumiem. Nākamās valstis jau, redziet, Zviedrija, Somija izteikti var redzēt. Zviedriem palīdz Ericssons, Somiem palīdz joprojām Nokia. Jā, ir grandi, kuri it kā varbūt no plaša patēriņa precēm ir izgājuši, bet no nozars nav aizgājuši. Joprojām visu kaut ko dara. Atradīsim Latviju. Latvija šeit. Tātad uz 1.019,2 pieteikumi. Ja viņi zina, cik ir latvieši Latvijā, tad mēs varam zināt, cik gadā iesniedz pieteikumus. Bet es neteiktu, ka tā ir zema pozīcija, jā, jo paskatieties, Polija turpat ir, kurai ļoti liels koprodukts. Ķīna ir arī zem mums, jā, ja Ķīnai ir daudz pieteikumu, bet viņi arī daudz cilvēciņu, kā tas nokrītās. Kā Slovākija, Horvātija, Grieķija zem mums. Tā kā $36 kaut kur pieteikumi, jā. Patentu pieteikumi, jā. Uz visu Latviju. Bet Eiropas projekti iet projektiem nav šīs te 5 gadus. 3 gadus parasti, jo kaut kā dieva nekā daudz, maz, daudz, tā kā maz, nekā. Jā, nu. Jā, tātad kaut kādu sakarību mēs te varam redzēt. Ja? Šis ir konkrēti par Latvijas, kur ir Latvijas pieteicējs, Eiropas patentu pieteikums. Šeit. Ko redzēt? Latvijas veiksmi. Bet šī ir ar nobīdi, jo patentu piešķir vēlāk. Bet tā nobīdi ir izteikti, mēs redzam, ka ne vairāk pa pusi. Tā. Tā kā, bet tas ir vēl labs rādītājs. Jo visu kaut ko iesniedz un patentu tāpat vien nepiešķir, to ir jāizcīna. Tas ir attiecībā uz Latviju. Un tad, ja mēs paskatāmies, Eiropas patentu iestāde apkopoja statistiku, kas tad īsti ir tie pieteicēji, lielākie pieteicēji? Un tad šeit var redzēt, ja, piemēram, 1. vietā ir ķīniešu kompānija, kā lai viņi izrunā, Huawei, tātad redziet, līdz pat 5000 pieteikumu gadā.
Tātad, nu labi, laikam viņi neatpūšās 365 dienas gadā, 5000 dalīt uz 360, tas ir kaut kur 11 pieteikumi dienā. 11 pieteikumi dienā iesniedz pirmās vietas ieguvējs. Īpaši neatpaliek Samsungs, tikpat, bet te var redzēt, te ir sadalīts direct filings to Apple, tātad tas ir, ko patiešo iesniedz kā pirmo pieteikumu, un šie te tukšākie, tas ir caur PCT fāzi. Ja, un loģiski viņam izteikt, jo vispirms droši vien bija Ķīnas nacionālais pieteikums, tad starptautiskais, tad Eiropas. Un reģionālie ofisi, ja kaut ko radīja, tad droši vien iesniedz Eiropas pieteikumu. Kā. Un kur ir arī šis Ericssons, kas paceļ Zviedrijas statistiku, joprojām strādā 5G tīklu attīstībā, 6G. Un kādreiz bija ļoti populārs BASF kasetes, ja, kas tagad jaunieši nemaz nezina BASF, bet BASF joprojām ļoti labi strādā ar ķīmiju, jo īpaši ar 3D printēšanas pavadieniem, tur arī viņiem ir vesela līnija. Nu, protams, Philips vienmēr ar savu tehniku, medicīnas tehniku, ikdienas lietošanas tehniku. Tā kā visas ir zināmas firmas, neviena nav tāda, ko mēs tā kā pirmo reizi redzam. Vienīgi tas RTX, to gan es varu... Kosmos, ok. Bet ļoti interesanti sanāk, viņi ir iesnieguši patiešo, lielāko daļu patiešo ir iesnieguši Eiropā. Iespējams, viņiem ir kaut kāda nodaļa Eiropā, kas arī uz to strādā. Kaut kādā matī. Tā kā tā. Nu, lūk, tas no manis tā kā būtu viss šo 2 dienu semināru ietvaros. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, bet jūs bijāt ļoti laba publika, jautājumi bija visu laiku, tas bija daudz vieglāk prezentēt tēmu, kad patiešām redz, ka ir iesaist ar jautājumiem, tā kā paldies jums. Un ja kādi jautājumi, lūdzu.